Latvieši ir ļoti indīga tauta, tas ir viennozīmīgi. Bļaļ, jūs paskatieties, kā dzīvo vienā skaudībā, bļaļ, vienā indē, saprotiet? Mums pat Latvijā, bļaļ, nevajag, karu pat nevajag, saprotiet? Latvijā, bļaļ, tur viens otram rīkli pārgrauzīs, tikai kaut ko izdari, bļaļ. Tas ir vienkārši, es nesaprotu, kā ir, bļaļ, latvieši, bļaļ, man vienkārši kas nogalināja viens, konkrēti viens šitais. Tad, kad latvieši visu laiku tur raudāja dzīvē, bļa, oi, mums tur pabalsti ir mazi, mums ir tas pamāzu, mums tas ir viss, jā. Neviens piderās neizgāja, bļa, ārā cīnīties par savām tiesībām, neviens. Nekad neizgāja cīnīties par savām tiesībām, neviens. Visi sēdēja internetā un dirsās. Man bija lielākās sāpes, Lielākās sāpes bija tad, kad viņi cīnījās par Ukrainu, jā, visa Latvija savācās un koncerti Rīgos bija. Un, bļaļ, mazie ciematiņi savācās un visi, bļaļ, tur produktus sūta un visu. Latvieši bija ar pliku dirsu pēkšņi, no kurienes viņam tā kā nauda parādījās, jā. Par svešu tautu viņi gāja, cīnījās, viņi piecēlās visi un izdarīja, jā. Par latviešu tautu, kad vajadzēja par savām tiesībām iet cīnīties par vecomātēm un bērniem, māmiņām, kas dzīvo Latvijā, jā, kas saņem 20 eiro pabalstus, jā, kad vajadzēja iet cīnīties. Tā huj neviens. Tad latvieši saka, nu, ja māk bērnus uztaisīt, tad jāmāk arī izaudzināt.